ja cilvēkam kaut kas sāp, vai te ir galva, vai tas ir ekstremitātes, vai tas ir vēdes, vai tas ir mugura, parasti mēs sākam nevis ar ārsta apmeklējumu, bet ar vizieti pie farmaceita uz aptieku un sākam mēģināt kaut kādus bezrecepšu precepju preparāti. Tas nav nepareizi, bet ir gadījumi, kad te preparāti nelīdz. Viņi nemazina sāpes, neuzlabos pašsajūtu, vai šādos gadījumos ir jāturpina lietot tos bezrecepšu preparātus, vai ir jāmeklē papildus palīdzība, un kāds varbūt iemesls, kāpēc tie bezrecepšu preparāti nestrādā. Viens no iespējamiem iemesliem ir tās, ka sapju avots konkrētajā gadījumā ir nevis audu bojājums, piemēram, muskuļa sastiepums vai locītavu sāpes, bet gan nerva bojājuma izraisītas sāpes. Šajos gadījumos bezrecepšu parasti preparāti nederēs, viņi nenoņem sāpes un neuzlabos pašsajūtu. Kopumā, ja jūs izjūtat sāpes, kas nemazinās no bezrecepšu precepju preparātiem, tas noteikti ir iemesls, lai apmeklētu ārstu, papildus konsultācija un precizētu gan jūsu sāpju veidu un avotu, gan arī pareizo ārstēšanas taktiku un pareizo pieeju. Noslēgumā aicinu jūs aizpildīt anketu atpazīsti savas sāpes, lai precizētu savu sāpju veidu un rašanas mehānismu.